jāpieņem šis politiskais lēmums. Jūs saprotat, šī nav vairs tiesiska valsts, šī nav vairs valsts, par kuru kādreiz cīnījās mūsu tauta, kas gribēja atgūt neatkarību. Šodien valsti pārvalda šis progresīvais vienotības režīms ar savu jauno ideoloģiju, un viņu mērķi šodien izveidot Rīgā koalīciju nevis par to, lai Rīga attīstītos, nevis par to, lai Rīga būtu plaukstoša, bagāta pilsēta, lai šeit sāktos investīciju bums no visām pasaules valstīm, lai vietējais bizness attīstītos. Nē, viņus interesē uztaisīt koalīciju pret Šlesaru. Vienīgais, ko viņi piedāvā, pret Šlesaru. Man nav iebildumi, ja kāds ir gatavs nākt ar labāku risinājumu, bet ja nav šī risinājuma, nav šo ideju, nav šo priekšlikumu, un tā ir man šķiet lielākā problēma, kas šodien Latvijā notiek. Mūsu varai nav plāna attīstīt Latviju. Mēs aizņemamies katru gadu apmēram pa 2 miljardi gadā, un mūsu ārējais parāds ir sasniedzis jau 21 miljardu eiro. 21 miljardu eiro ir Latvijas ārējais parāds. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šogad Latvija maksās par šī parāda apkalpošanu procentos vairāk nekā 500 miljardu. Tātad vairāk nekā 500 miljards tiek izmests vējā. Tā ir nauda, kuru varētu novirzīt skolotāju algām, mediķu algām, policistu algām, bērnu pabalstiem. Tas tiek izmests vējā tikai tāpēc, ka mēs dzīvojam uz parādu. Ja šādi mēs turpināsim, nākamajā gadā Finanšu ministrija jau ir paziņojusi, ka procentu maksājumos būs jāmaksā 630 miljoni eiro. Procentu maksājumos 630. Tas nozīmē tie nodokļi, kuri atkal būtu jāaiziet kaut kam labam, saprotamam bērniem, slimiem cilvēkiem, invalīdiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tā tālāk, ja viņi aizies procentu maksājumos. Kas attiecās par šo tālāko plānu, ko Vienotība šodien piedāvā, viņi saka, ka mēs virzīsimies tieši tāpat kā līdz šim, aizņemoties naudu. Tas ir apmēram tā, ja privātais cilvēks aizņemās naudu un kaut ko ieķīlā, jūs zināt, ar ko tas beigsies. Jums banka atņems jūsu īpašumu, un jūs būsiet vergs bankai tikai tāpēc, ka jūs esat personīgi parakstījušies par šī parāda ņemšanu. To, ko dara Vienotības progresīvo režīms, viņi turpina aizņemties un atstās visus šos parādus nākamajām paaudzēm. Tas nozīmē, ka pēc 10 gadiem, ja nekas nemainās, jo Vienotība jau ir 15 gadus pie varas, pēc 10 gadiem ārējais parāds būs 50 miljardi. Un mums būs jāmaksā apmēram 1,5 miljardu par šī parāda apkalpošanu. Es varu jums pateikt, tik ilgi mēs neizturēsim, jo Latvijā iestāsies maksāt nespēja. Jau ļoti drīz ārvalstu kreditori, kas ir aizdevuši naudas, viņi teiks, ka viņi vairs neaizdos. Un jūs zināt, ko nozīmē, ja neiedos naudu, ar ko tas viss beigsies? Ar to, ka nevarēs izmaksāt pensionāriem pensijas, skolotājiem algas, mediķiem algas. Tāpēc, ka šodien tas viss tiek izmaksāts no aizņemtās naudas. Un mēs esam kā narkomāns, kurš turpina aizņemties vēl un vēl, prasīdam saviem aizdevējiem jaunu devu. Iedodiet vēl naudu, mums nav citas iespējas, jūs saprotat? Bet, ja vēlreiz, runa ir par miljardiem katru gadu. Ja mēs neko nedarīsim, viss būs slikti. Mūsu uzdevums ir kāds? Sarīdīt cilvēkus. No vienas puses, tas ir latvieta nepadodies, krievi nāk, no otras puses, ruskī mir. Mums nedara neviens, ne otrs virziens. Mēs esam Latvijas tauta. Mums nav jādala vairs pareizajos, nepareizos pilsoņos. Mums jādara viss, lai mēs būtu kā vienota tauta, jo mēs jau esam tā pārāk mazi.